Astroloģiskā prognoze katram zodiakam laika posmā no 24. līdz 30. martam. Šī ir tā nedēļa, kurā vairs nevar ignorēt realitāti. Šis ir pārdomu laiks, skaidrības un ilgtermiņa plānu nostiprināšanas laiks. Šī nedēļa aicina uzņemties atbildību par savām attiecībām, finansēm un dzīves mērķiem. Vienlaikus dodot iespēju atbrīvoties no veciem ierobežojumiem un izveidot harmoniskāku nākotni. Šī nedēļa būs īpaši intensīva tiem cilvēkiem, kuri vēlās pieņemt svarīgus lēmumus attiecībās, kuri strādā pie ilgtermiņa karjeras un finansiālas stabilitātes, kā arī tiem, kuri meklē līdzsvaru starp savām vajadzībām un citu cilvēku prasībām. Mans padoms visiem šai nedēļai ir būt pacietīgiem, jo ilgtermiņa stabilitāte prasa laiku. Nepieņemt svarīgus emocionālus lēmumus impulsīvi, un ja kaut kas sabrūk, tas nozīmē, ka tā vietā nāks kaut kas cits, kas būs noteikti labāks. Kā arī veltiet laiku iekšējai refleksijai, jo skaidrība nāk caur mieru, nevis caur steigu. Un lasījums katrai zodiaka zīmē atsevišķi. Auns. Šonadēļ var sajust enerģijas pieplūdumu un vēlmi sasniegt mērķus. Profesionālajā jomā atklāsies jaunas iespējas, bet attiecībās esi pacietīgāks un iejūtīgāks. Mans padoms Aunam – neskrien ar galvu sienā. Plāno savas darbības un ieklausies intuīcijā. Dažreiz pārdomas nes lielākas uzvaras nekā strauja rīcība. Vērsis. Fokusējies uz mācībām, izaugsmi un garīgo attīstību. Vari saskarties ar izaicinājumiem darbā, taču tava pacietība nesīs rezultātus. Mans padoms Vērsim – esi atvērts jaunām zināšanām, bet nesasteidz lēmumus. Ja plāno finansiālas investīcijas, rūpīgi izpēti visus aspektus. Dviņi. Komunikācija būs dviņiem šīs nedēļas atslēga. Gan darbā, gan arī privātajā dzīvē. Vēlēsies vairāk laika pavadīt kopā ar draugiem un veidot jaunus kontaktus. Mans padoms Dviņiem – runā skaidri un izvairies no pārpratumiem. Savukārt, ja rodās konflikti, atrisini tos ar diplomātiju, nevis ar emocijām. Vēzis. Šī nedēļa būs emocionāli piesātināta, kurā būs svarīgi pievērst uzmanību mājām un ģimenes lietām. Slodze darbā var prasīt lielāku uzmanību. Mans padoms – atrodi līdzsvaru starp darba un mājas dzīvi. Neaizmirsti parūpēties arī par sevi, tāpēc neliels atpūtas brīdis tev ļaus atgūties un nāks tikai par labu. Lauva. Profesionālajā jomā var rasties jaunas iespējas, taču tavas attiecības var prasīt papildu uzmanību. Izvairies no pārsteidzīgiem lēmumiem. Esi drosmīgs, un mans padoms ir būt drosmīgam, bet nevis uzstājīgam. Klausies, ko citi cilvēki tev saka, jo ne viss tev lauva ir jāpierāda ar spēku. Reizēm lielāka vara ir arī gudrībai, ne tikai spēkam. Jaunava. Veselība un ikdienas rutīna būs šīs nedēļas fokus. Pārdomā savus paradumus un izveido jaunu stratēģiju efektīgākam darbam un dzīvei. Mans padoms jaunavām – sakārto savu vidi un ievies kārtību ne tikai fiziskajā telpā, bet arī savā prātā. Skaidrība nesīs mieru un labākus lēmumus. Svari. Radošums un attiecības šonadēļ būs uzmanības centrā. Iespējami romantiski piedzīvojumi vai jauni mākslinieciski projekti. Mans padoms svariem – dod sev brīvību izpausties un nebaidies izrādīt savas emocijas. Reizēm atvērtība rada dziļākas un patiesākas saiknes. Skorpions. Fokus uz mājas un ģimenes lietām. Iespējams vēlēsies veikt izmaiņas dzīves vietā vai uzlabot attiecības ar tuviniekiem. Mans padoms Skorpionam – nemēģini kontrolēt visu apkārtējo dzīvi. Dod iespēju citiem pieņemt lēmumus un uzticies procesam, jo tas arī tev nesīs mieru. Strēlnieks. Tev būs daudz iespējas socializēties, mācīties un attīstīt savas idejas. Ceļojumi vai jaunas iespējas darbā var sniegt tev pavisam jaunu perspektīvu. Tāpēc mans padoms strēlniekam – atrodi laiku arī sev. Nepārstrādājies un izvairies no pārmērīgas steigas.
Kvalitatīva atpūtas brīži dos vairāk enerģiju nekā pastāvīga skriešana. Mežāzes. Šī nedēļa nesīs fokusu uz finansēm un ilgtermiņa plāniem. Darbā vari saņemt atzinību par savu darbu, bet esi piesardzīgs ar izdevumiem. Mans padoms plāno ilgtermiņā un neļaujies impulsīviem pirkumiem. Ja iespējams, izveido uzkrājumu plānu un domā par stabilitāti nākotnē. Ūdensvīrs. Tava radošā un inovatīvā daba šonedēļ būs spilgti izpausta. Darbā vai attiecībās var saskarties ar negaidītām pārmaiņām. Tāpēc mans padoms ūdensvīram ir esi elastīgs un nebaidies no jaunām iespējām. Dzīvē reizēm sniedz negaidītus pagriezienus, kas galu galā noved uz labāku ceļu. Un visbeidzot zivis. Intuīcija un emocionālais līdzsvars būs tavas priekšrocības. Šonedēļ tu vari saņemt zīmes un saprast tās atbildes, kuras īstenībā sev dziļi jau sen meklēji. Mans padoms zivīm – uzticies savām sajūtām un dod sev laiku apdomāt lēmumus. Meditācija, daba un klusums ir tās atbildes, kas tev ļaus atrast pareizo savu redzējumu. Tas bija astroloģiskais lasījums katrai zodiaka zīmē laika posmam no 24. līdz 30. martam. Ja vēlies uzzināt vairāk par savu zodiaku, piesakies individuālai konsultācijai, spied like šim video, seko manam kanālam un uzzini katru nedēļu daudz vairāk astroloģiskas informācijas. Uz tikšanos!